Esiet sveicināti mūsu YouTube kanālā, kas ir veltīts padomu mantojumam un tā izpausmēm mūsdienu publiskajā telpā. Un šo kanālu mēs neformāli saucam par padomu videogrāfu, jo mēs mēģinam piefiksēt tos fenomenus, kuri varbūt brīžiem arī var būt nedaudz kontroversāli. Un šodien man sarunas biedra ir Paula Elmere, kas arī piedalās projektā, kas ir saistīts ar padomu filozofiju un tā pētniecību. Un Paula Elmeres pirmā izglītība ir filozofija, taču tagad viņa ir pievērsies vēstures studijām. Un tādējādi arī varētu mums daudz ko palīdzēt saprast par tādu lietu kā desovietizāciju un dekolonizāciju tieši saistībā ar padomju laiku un mūsdienām. Un tāpēc arī man būtu varbūt pirmais jautājums ļoti vienkārši. Ar ko tu tagad nodarbojies tajā nozīmē, kā pētnieciskā nozīmē? Jā, kā jau teicu, šobrīd studēju vēsturi maģistratūrā, bet tā kā man ir šīs filozofijas fonds, tad es teiktu, ka tas man kaut kā ir tā diezgan dabiski apvienojies. Un šobrīd manas pētnieciskās intereses chronoloģiski ir padomju periods, bet drīzāk tādā ziņā, kā laikmetīgā māksla, kā mēs mūsdienās runājam par šo te padomju okupācijas periodu, un konkrēti kā pēdējos apmēram 10 gados Latvijas laikmetīgajā mākslā tiek reprezentēta šī te pagātne un šis te posms. Bet varbūt tu varētu raksturot, ar ko atšķirās tas, kā skatās to vēsturnieki un, piemēram, laikmetīgā māksla. Kāda ir atšķirība? Māksla, protams, kā jau māksla, tai ir šis interpretatīvais raksturs, un tie ir radoši mākslas darbi, kuri nevienmēr ir atbilstoši vēsturē, kādu to mēs zinām, kāda tā ir uzrakstīta un kādu mēs to mācāmies. Un līdz ar to ir interesanti, zinot šo te vēsturi, zinot faktuālo, skatīties, kā māksla papildina šo skatījumu. Un tur ir piemēram arī interesanti, kādas mākslinieku paaudzes veido šos mākslas darbus. Jo kā piemēram cilvēki, kuri ir dzimuši piemēram 90. gados, kad Padomju Savienība vairs nepastāvēja, bet kaut kādas sekas tomēr bija arī sociāli un tādās kolektīvajās identitātēs, kā piemēram šīs paaudzes mākslinieki runā par padomju periodu, kuru varbūt viņi pat nav tieši pieredzējuši, bet tomēr man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs papildinājums, kas arī ir saistīts ar atmiņu vēsturi un paplašina skatījumu. Un tad kā skatās vēsturnieki vienkārši faktuāli? Es teiktu, ka mūsdienās jau vairs nerunā tik ļoti par tādiem, lielajiem naratīviem, vai ne, par, piemēram, tikai tur Otrais pasaules karš, šis okupācijas periods, totalitārisms un tā, bet runā jau vairāk par personu stāstiem, par tādu personīgāku veidu, kā pieiet vēsturei, un jau jāskatās uz šiem tādiem mazajiem naratīviem. Tādēļ es teiktu, ka nav gluži tikai varbūt faktuāli, bet šis skatījums noteikti nav tik radošs un neviennozīmīgs kā mākslas darbi. Labi, un tad, ja mēs skatāmies Laikmetīgo mākslas centru, tad viņi to parasti skatās caur dekolonizācijas tieši šo aspektu. Un tad ir, protams, jautājums arī ļoti vienkārši, vai tas ir pareizs pieejams, vai arī tas ir tāds mēģinājums projicēt citu valstu pieredzi uz mūsējiem. Kā, piemēram, kas notika Āfrikā, ir tomēr citādāk nekā kas notika Padomju Savienībā. Jā, tā ir tāda bieži dzirdēta kritika postkoloniālismu izmantojumam šajā Latvijas padomju gadījumā. Tomēr man gribētos arī atsaukties piemēram uz igauņu postkoloniālismu teorētiķi Epu Annusu, kur saka, ka mums nevajadzētu pielietot šīs teorijas, kuras tiek konkrēti attiecinātas uz jaunatīstības valstīm Latvijas gadījumā, jo situācijas tiešām ir dažādas, bet tas, ko mēs esot šeit varam darīt, ir mēģināt atrast jaunus skatījumus, jo manuprāt, postkoloniālisms
ir piemērots Latvijas gadījumam, tas ir jālieto atbildīgi, teiksim tā, bet jā, es domāju, ka arī jau skatoties vispār postkoloniālismu teorijā, ir ļoti daudz kopsaucēji arī šīm jau 60. un 70. gados radušamies teorijām, gan arī mūsdienās notiekušajiem un Latvijas situācijai, bet jā, ir nepieciešamas kādas atrunas. Jā, kādas tās būtu? Piemēram, tāds klasisks postkoloniālisms droši vien vairāk vērš skatu uz rases un reliģijas jautājumiem, kas varbūt Latvijas un Padomju gadījumā nav tik primāras, bet tās joprojām tur ir. Un arī Krievijai, protams, tas droši vien ir tāds lielākais un būtiskākais, tas, ka šim te Padomju Savienības gadījumam ir šī totalitārisma iekārta, kas varbūt nav raksturīga klasiskajam postkoloniālismam. Labi, piemēram, kad runā arī par šo pašlaicīgo mākslu, pieminēja tātad, ka it kā tā ir tāda imperatīva lieta. Taču pastāv arī, man liekas, nedaudz tāds ētisks vai morāls problēmas tajā nozīmē, ka dažkārt norāda, ka, piemēram, šie darbi, kas pievērš šai padomju pieredzē vai padomju artefaktiem visam pārējiem, tas ir vienkārši ostaļģijas gadījums, ka faktiski tiek estetizēta kaut kāda traumatiska pieredze šajā gadījumā. Un kāds tev viedoklis par šo? Es nezinu, vai es teiktu tieši, ka estetizēt, bet, manuprāt, tā pieredze noteikti tiek parādīta kaut kādās lielākās detaļās no dažādākiem skatu punktiem vai pievēršoties varbūt tiešām tādai ikdienas lietām, ikdienas estētikai, tiešām ikdienas artefaktiem no padomju perioda. Un par to estetizāciju. Es nezinu, man tomēr tāpatās liekas, ka laikmetīgā māksla ir diezgan konceptuāla, tā bieži nav estētiska. Un tā kā primāro izvirza sarežģītus jautājumus vai tēmas, kuras varbūt var skatīt no dažādiem aspektiem. Labi, bet, piemēram, ja mēs runājam par mākslu, arī padomju mākslu, tomēr joprojām arī ir publiskajā telpā. Un tad cilvēkiem ir ļoti arī tādas agresīvas reakcijas par to. Es nezinu, piemēram, mēs vienu pieminekli uzspridzinājām, vēl daudz ko spridzināt, ir tā teikt, vai arī vienkārši palaist, lai viņi pamazām paši sabrūk, kā piemēram 5. gada pieminekļi, kas mums ir vismaz 3, viens no viņiem tā lēna brūk, piemēram, Matīs Skapulis, ļauj saprukt. Un tad ir jautājums arī vienkārši, kāds tev viedoklis par šo publisko telpu? Viņu tiešām vajag mainīt kaut kādā veidā, vai tas arī tāds dekolonizācijas process, vai arī gluži pretēji tā ir tāda agresīva attieksme pret mūsu pašu mantojumu, arī cik nepatīkami. Jā, es domāju, ka tā noteikti ir dekolonizācijas sastāvdaļa, bet man liekas svarīgi tomēr ir minēt, ka tas viss vēl vairāk ir pastiprinājies Krievijas iebrukuma Ukrainā gadījumā. Līdz ar to man liekas, ka šajā gadījumā tas ir vērtīgi pārskatīt to, ko šie pieminekļi mums nozīmē. Un, protams, ka ir svarīgi būt diskusijai par to, vai mums vajadzētu viņus nojaukt, vai mums vajadzētu tos atstāt. Bet es domāju, ka to var skatīt kā dekolonizācijas daļu. Nu jā, bet ko darīt ar, Zinātņu akadēmijas nav? Tas šobrīd tāds kārtīgs piemineklis Padomju Savienībā. To droši vien ir grūtāk nojaukt nekā uzvaras pieminekli. Bet vajadzētu būt kārtīgi dekolonizācija. Tas pļaunieks nost. Nē, tas nav, protams, tik viennozīmīgi, ka vajadzētu. Tas ir es nezinu, vai es tev varu atbildēt ar konkrētu atbildi, kā vajadzētu darīt. Bet es domāju, ka diskusijai vieta par šiem te pieminekļiem noteikti ir un tai jābūt. Un varbūt tiešām ir ļoti dažādi un pretēji viedokļi. Tad arī tas jautājums, ja mēs reflektējam par padomju laikiem, viņus ar mākslu, literatūru, vienalga ko, tad arī bieži vien var parādīties jautājums, vai tā nav tomēr tāda netieša akāla
popularizēšana tā laika, ja, un tad arī var kļūt arī tādas nedaudz ētiskas vai morāls problēmas ar to, ka, piemēram, mēs netaisam izstādes par oficiāliem padomu māksliniekiem, mēs taisam par disidentiem vai tādiem, kas ir malā un tā tālāk. Kā tev liekas, vai vajadzētu kā pievērsties un tā kā publiski izstādīt arī oficiāls padomu māksliniekus? Bet man liekas, ka arī šajā gadījumā tā kontekstualizācija ir svarīga, jo šajā brīdī, kad notiek Padomju Savienības mantinieces, Krievijas federācijas ekspansija, iebrukumi, Ukrainas okupācija. Es nedomāju, ka šis būtu tā vieta, kur mums varbūt vajadzētu ļoti eksplicīti varbūt runāt par šiem māksliniekiem kā Padomju Savienības dažādu balvu ieguvējiem un būtiskākajiem šī laika perioda māksliniekiem, bet es nedomāju arī, ka šos māksliniekus vajadzētu aizmirst vai pilnīgi ignorēt tikai tādēļ, ka viņi dzīvoja kādā noteiktā laika periodā. Nē, bet es arī domāju tādas kā vēstījums, iedomāsimies elementāru piemēru. Dzīsmu svētki tā kā strādā uz tradīciju, vai ne? Un viens no tādiem tradicionālākajiem gabaliem, kas tika izpildīts tomēr padomu laikos, bija Manta Kalniņa, tā teikt, Ļeņinam, ja, gabals. Mēs viņu, protams, tā kā neizpildām, jo tas tā kā ideoloģiski nepreiz vēstījumu. Un tad es mēģināju arī domāt arī par, piemēram, to pašu vizuālo mākslu, kurai ļoti daudz nepreiz vēstījumu, tā teikt, kā mēs domātu. Taču atkal reizē, ja mēs tikai koncentrējamies uz šo alternatīvo vēsturi, ja, mēs faktiski kaut kādā veidā pārrakstam un, godīgi sakot, pārinterpretējam tā, ka tas neatspoguļo šo patieso situāciju, kāda bija. Tā ir tā problēma manā skatījumā. Bet vai vēstures pārrakstīšana ir slikta? Ko nozīmē slikt? Vai mums nevajadzētu pārrakstīt laiku pa laikam, varbūt? Man liekas, ka tieši vajadzētu pārrakstīt, bet vajadzētu kā, neignorēt arī šos nērtos faktus, kas ir bijuši. Un tā ir tā lieta, kas man parasti arī ir, kad skatos šiem dekolonizācijas saucamiem šiem procesiem, tur ir relatīvi morāls vērtējums plus ļoti daudz šie fakti nērti tiek tā kā noignorēti un tam līdzīgi. Tāpēc arī ir tā problēma ar šo dekolonizāciju Latvijā, jo galā tā nebija tāda no augšas uz leju tāda kolonizācija, kāds būtu, piemēram, citās valstīs bija. Bet varbūt man gribētos paskatīties no citas puses, ka šī dekolonizācija vēl joprojām notiek ļoti lēni un soli pa solim. Tāpēc varbūt ir kaut kādas fāzes, kuras tā ir jāaiziet. Kaut kādos brīžos mēs varbūt ignorējam nērtos faktus vai autorus, māksliniekus. Un kaut kādos brīžos mēs tieši viņus izceļam un pievēršamies viņiem. Tas tā reti noteikti, manuprāt, varbūt Ziedonis, varbūt tāds izņēmums varētu būt. Jā. Tagad sarunas noslēgumā es gribētu pajautāt ne tikai par mākslu, bet arī par intelektuālo mantojumu, tieši padomu intelektuālo mantojumu, ko ar to darīt. Jo projekta ietvaros strādā ar datubāzi, kas vāc informāciju par padomu filozofijas grāmatām, kas ir Latvijā un tā tālāk. Un daudz varētu domāt, ka priekškam tās ir vajadzīgas, jo varbūt tās nesniedz pareizi informāciju par filozofiju, tās ir ideoloģiski ārkārtīgi problemātiskas, ja, un varbūt vispār vajag ignorēt un, tā teikt, piemirst. Kāds tev viedoklis par to? Jā, man ir liels prieks, ka mēs veidojam šo datubāzi, tāpēc, ka arī man studējot gan filozofiju, gan vēsturi, filozofija padomju periodā ir bijis tās diezgan melnais caurums, par kuru ir ļoti maz zināms, vismaz par tiem pirmajiem gadiem, varbūt jau 80. jau kaut kas vairāk notiek. Bet jā, šis grāmatu apjoms ir ļoti liels, tās tirāžas arī ir milzīgas, un ja salīdzinu grāmatu, jo īpaši filozofijas grāmatu tirāžām mūsdienās, tad tie cipari ir vienkārši neiedomājami. Un, manuprāt, tad, kad šī datubāze būs pabeigta par visām izdotajām grāmatām un publicistiku padomju periodā, tas noteikti papildinās skatījumu un papildinās arī to, kā mēs vispār redzam šo padomju okupācijas periodu visā tā garumā un kas notiek un kas mainās dažādos laika posmos. Un, man liekas, ka noteikti ir vērtīgi tomēr pārcelēt šīs grāmatas, jo
starp visām šiem tūkstošiem tirāžām ar Ļeņina, Marksa, Staļina grāmatām ir arī vēl tiešām interesanti tulkojumi un oriģināli darbi, kas atklāja kaut kādu pilnīgi jaunu filozofijas brīdi un tēmas. Paldies tev par šo bildi. Paldies par sarunu. Ar maniem sarunājās Paula Elmere, un tātad vēsturniece, filozofe un arī jau padomu pētniece, varētu teikt. Ja? Paldies par sarunu. Paldies.